Baigi labi, jā. Forši no rīta pamosties. Putni dzied. Šodien gribētu parunāt par līmeņrāžiem un ar tā pa fikso. Kādi tie stari. Kas ir ķīnieši un kas ir nopietnāki apprāt darbam. Šis ir ķīnietis. Šis ir pārtaisīts ķīnietis Eiropiešu gaumē, pirkts Latvijā. Un šie abi ir D-valtiņi. Šis šķietami tā kā pēc D-valta izskatās. Nopirkis viņu arī kā dzīves ilgums mēnesis. Un tā pīkstēšana, tas ir kaut kas briesmīgs. Šo nopirka darba devējs darbam. Redz, man tāda izdevība par viņiem pastāstīt, jo man visi kaut kā kopā trāpījušies. Nu, šim arī nav mēnesis, var teikt. Pirmais kritiens un čau. Nu, un ar jau pa ko mēs varam runāt, par tiem stariem, vai ne? Es nezinu, vai tā var redzēt, kā tas viss izskatās, tās sienas, jā. Tās diodītes jau izsaka daudz ko. Un D-valts tomēr velk, jā, tos 20 metrus viņš paņem. Un ar viņu ir daudz vienkāršāk strādāt. Ko tad tas video vairāk varētu būt? Kam, nu, viedokļu izteikšanai kā cilvēkiem, kas to strādā. Un darba devējiem kā tādam, jā, ja viņš pērk kaut kādus instrumentus. Nu, šis, protams, ir personīgā iniciatīva, bet, nu, tādai pieredzē vajadzēja būt. Un šo nopirkt darba devējs, jā. Un šie arī ir darba devēji pirkti. Bet, kas jau ir tā kvalitāte, jā, teiksim, stara kvalitāte, diodas stiprums, cik tālu viņš velk. Nu, un arī izturība, protams, ja tu kaut kādu darbiņu dari, tev jābūt ir, nu, tam instrumentam izturīgam, nu, negadījumu gadās un krīt, jā, nu, šis nokrit dēļ magnētiņam. Netur viņam tie magnētiņi, pie sendviča neturās, jā. Nu, pielikt pie sendviča un nogāzās no 3 metriem viss. Līdz ar to ar viss beidzās, nu, kas viņam nepatīk man šitas aparāts salīdzinoši pastrādāto D-valtiņu. Ja šitas tāds fīgiņa, jāsaka, ka viņam tas slēdzis. Tik nērts, es nezinu, ja tu viņu izslēgtu, te paiet laiks. Nesnāks, viņu vajag šo te izslēgt, un tad es viņu varu izslēgt. Un strādāt līdz ar to ļoti nērti ar šādu, jā. Un ko tu ņemsim pēc kārtas, apstīsimies ar ķīnieti, jā. Salīdzināsim ar oriģinālu, lai jūs kādā gadījumā kādreiz neiepērkaties, jo tagad jau tie žuļiki, jā, liek visādus, nu, un ir arī ar visiem uzrakstiem tie ķīnieši, jā. Nu, viņam var redzēt, šis ir augstāks, jā. Nu, var redzēt diodīte, jā. Diodīte ir melna. Šim jau var redzēt, ir gaiša, jā. Tas ir ļoti svarīgi, tā diodīte jau ir tā svarīgākā, var teikt. Tas ir tas attālums, jā. Šitas saules gaismā nestrādās nemaz. To tu aizmirsti, un 20 metru attālumā tu vispār nekā neredzēsi. Istabā tu viņu var lietot, jā. Kaut kādas karkasus likt tos profiļus. Bet, nē. Un tā pīkstēšana paklausies pats, nu, āfīgēķi, viņš kamēr te visus stāžus ieslēdz, te kaut ko pīkst. Negribas viņu aiztikt godu vārds. Ja man mājās kaut ko vajadzētu darīt, es viņu tiktu galā, bet tas nav tas. Pilnīgi magnēti netur, jā, viņi kaut kādā alumīnija ietvarā ielīmēti. Baterijas, jā. Lādētājs šitam nāk dzeltens, oriģināliem nāk melns. Jā, ja dzeltens lādētājs viss. Aizmirst, tur ir kā 10 tie volti šeit, jā, bet viņi tur nav, tur ir 4,5 varbūt. Viss tā ir fīgiņa pusdiena tur. Saka, tas tāds mājas aparāts ir, nu, vienīgais pluss ir viņam tas, ka pats var, nu, nokalibrēt. Tur tie atsvariņi skrūvējās, es jau viņu biju izārdījis, palūrējis, man jau tā patīk palūrēt, kas tur iekšā.
bija tā, ka viņš atnāca atkalibrējies, un es viņu nokalibrēju, viņš, bija čotku viss. Bet tā fiška, ka, profesionālu darbu to ar viņu nedarīs. Ar šo tad ir tā, ka tu vari to profesionālo darbu darīt, jā. Bet, tā kā ar vārītu olu, jā. Un tā iestatīšana, tas ir vienkārši kaut kas, ārprātīgs. Tev vajag viņu atfiksēt, piespiest pogu. Tev iedegās visi 3 stari. Un tagad tev uz laiku vajag, pieņemsim, vajag horizontu. Spaidu, horizonts. Un tas tev viss jāizdara ar vienu roku, jo tu esi viņu uzlicis augstumā kaut kur, 3 metri, 4 metri. Kaut kādas metāla konstrukcijas. Vai pats izveidojis kaut kādu metālu pēkā piestiprināt. Un tad tur sēdi un spaidi šitā, un nodarbojies. Un stariņš, 4-5 metri viņš velk. Gaišā telpā, jā. To, ka, zaļie vajadzētu būt spilgtāk un kā, es nezinu. Šis nebūs profesionāls vērķis. Tad, lai tu izslēgtu, lai taupītu to bateriju, tad tev viņš atkal jānofiksē. Šī podziņa ir jātur, kamēr viņš izdziest. Mums tik vienkārši viss neizdodās. Un tā lādēšana, tas ir vienkārši pizdzēts, bļēt. Šitā te austiņa, bļēt. Ar vienu roku to nemaz nevar izdarīt. Tā normāli, redz, šoreiz kā izdevās, laikam, tāpēc ērtāk. Tā iestatīšana uz valku uzreiz, uzstādīt uz lādēšanu, un te jāiet pīpēt, jo tāds darbs ir padarīts, ka es nezinu, visi šitie verķīši, smalkie vadiņi, visi pazūd. Cienījamais darba devēji saviem večiem pēc normālus štrumus, pēc tos devaltiņus vai makitniekus, jā. Un to šis, jā, teiksim, tu viņu piekabināji. Ja mēs tagad runājam, šo mēs atliekam malā, viss par to ir skaidrs pateikts. Kaut kādu pārpa 200 sotak maksā. Šis pelēkais, jā. Nokrit vienreiz, jā, ir rezultāts. Atlīmējās no sendviča, netur tie magnētiņi. Pa mazu priekš viņi, tas pa smagu priekš tiem magnētiņiem. To var teikt, runāsim tagad par devaltiem. Devalts, jā. Kā liekas, ka, nav tas 3D vai kā mēs viņu sauksim, nav tas 360 grādiem, bet viņš savu darbiņu dara, jā. Strādā precīzi, piespied podziņu, aizmirst. Piekabināja, ieslēdz, atslēdz, jā. Viss ar vienu roku tas ļoti veikli darās, un ja tu esi darbdevējs, un tev tie darbi ir tik ļoti daudz jādara, jā. Strādnieks var izdarīt tik daudz tev, tik cik viņš, tik cik viņam atļauj tie apstākļi, jā. Tas viss ir laiks, temps, un arī cilvēki tā darītāji, darba darītāji, garstāvoklis, ja viņam jāčakarējās, tad ar garstāvoklis būs attiecīgs. Tā kā es par šo varu pateikt pašu labāk. Šis ģeldīgs piespieda aizmirs, jā. Iestatīja horizontu vai vertikāli, jā. Un strādā. Nedomā vairs ne par ko. Un šis tāds bišķi foršāks ir, jā. Tiešām. 3 gadi verķim. Kritis neskaitāms reizes, jā, tur redz tie 360 3D, jā, kas viņam ir jaudīgs tās, jaudīgs diodīts, 20 metri viņš valk svabadi, ko var redzēt, tas stikliņš tāds zilgans, jā, tas pret blikiem. Tas nebūs tā, ka tev jaungada eglīti ieslēdz visapkārt, visi vienās svītrās. Piemēram, tam, ja paņem to ķīnieti, jā, tad viņam te apkārt jaungada eglīti viss. Vienos lāzavos, ar šim nebūs tie bliki. Tur viņš kādas 3 dienas, jā, tā baterija pilna, mierīgi strādā, dara savu darbiņu, jā. Kas te ir? Ieslēgšanas poga, tad ir vertikāls, jā,
Kādus tu gribi, var ieslēgt. Jā, katru atsevišķi var ieslēgt, tev tur nekas nemirgo un nekas tev nav jāķer. Tu jau uz taustas redzi. Podziņas ir tāda izcilnīta, jā. Tur strādāt uz taustu, tas ir vienkārši, saprot. Dari darbu un viss. Un nedomā, pieliec vienalga tur pie kā. Protams, viņš pie tā paša sendviča turās sliktāk, bet viņš turās. Un uzliec tur 5 metru augstumā, visu dienu viņš tur stāv. Viss, tu pa viņu vairs nedomā. Tu esi uzlicis staru. Nu, ko tad ar to viss var beigt to līmeņražu parādot? Ko tad? Ķīnietis pakū, nekam nav derīgs. Ja tu gribi profesionāli strādāt, neskaties uz to. Nu, šis tā ar aliņu. Aizies ar aliņu, var pastrādāt. Nav tā, ka galīgi projām metams, bet jāpietās, viņi ir tik saudzīgi, ka tu noliki un vajag apsargu nolikt, kas sargā viņu, jā. Un kā tā. Strādāt var, kaut kādi 4-5 metri stars velk. Kaut kādu lādētāju vajag nolikt darbā, kas ar šitiem nodarbojās speciāls apmācīt cilvēku kaut kur dabūt, kas sasprauž ātri, lai nav jādomā. Kas te, šis, pa devaltiem es tur par ordinālo devaltu. Un vispār pēdējā laikā devalts ir ļoti, kā saka, par visiem instrumentiem var teikt, ka devalts ir super. Tas jaunās skrūmašīnas, jā. Skrūvīts var ieskrūvēt saudzīgi, devalts ir devalts, tur nav ko runāt. Tikai tie labākie vārdi, šie ir profesionāli instrumenti, kaut viņš ir uz pirkstiņu baterijām, jā. Viņš ir vienkārši rīkoties ar vienu roku, tu tiec galā. Tev vienā rokā var būt skrūmašīna, otru roku uzlikt lāzeru, aizgāja tālāk strādāt viss, un šo ir tas pats. Jā. Profesionāls instruments. Garantē gan kvalitāti, gan darba izstrādes ātrumu, viss ir tajā, jā. Tas, ar ko tu strādā. Tas ir darba rezultāts, jā. Cerams, kāds atstās savus atsauksmes par to. Labs ir, tad jau ar to pietiks.